Čau! Tātad šodien es jums parādīšu, kā uz datoru var ielādēt Paint Toolsai bez visādiem vīrusiem. Tātad pirmais jums ir jāizdara, jums ir jāiziet uz lūk šādu ten mājaslapu. Links būs aprakstā. Tātad, jā. Pirmais jums ir jādara, jums ir jānolādē, protams, šī programma uz datoru, uzspiežot uz leju pielādē. Es to nedarīšu, tāpēc, ka man jau ir viņš ielādēts datoru, es vienkārši parādīju jums, kā jūs to varat izdarīt. Tātad, jā. Pēc tam uzspiežot to, jums ielādējas lūk šāds. Ielādējot un pastoties, ko jūs to ielādēt, jums jāprātās ar lūk šādām apītēju. Un tad, kas jums ir jādara? Jums paņemt šo pirmo apīti un noliekt viņu uz darba virsmas. Teikt viņu lādējas, pārlādējas. Tātad lūk arī tagad man ir uz datoru. Tātad teikt jums ir jāiet lūk šajā mapītē un jāatrod fails viens, kurš sauc save. Lūk ir šis fails. Jums jāpaņem šis fails un arī jāpārvieto šeit. Un tātad kas tagad jādara? Tagad jums ir jāpaņem lūk šis fails un jāpiesprauž pie uzdevuma joslas lūk šeit. Un tagad viss, kas jums ir jāizdara, jāpaņem šī programma un jāliek atpakaļ mapē. Un tas ir arī viss, kas jums ir jādara. Redzēt, jūs tagad paņemat ieiet un jums ir šī programma. Ceru, ka tev patīk šis video un ceru, ka tāds bija noderīgs. Un, ja tu vēlies redzēt video, kā es tajā editoju avatārus, raksti komentāros un, protams, abonē manu kanālu un nospied like šim video. Atā!